Erektīvā disfunkcija vai seksuālā disfunkcija ir situācijā, kurā nav iespējams sasniegt abiem partneriem apmierinošu dzimumā, apmierinošā apjomā, ilgumā, kvalitātē. Es domāju, mēs varam teikt, ka aptuveni tik, cik jums ir gadu, tik daudz populācijā cilvēkiem ir kaut kāda veida apjoma seksuāla disfunkcija. Tātad 20 gados tie ir 20%, 80 gados droši vien jau 80% vīriešu vairāk vai mazāk traucēta seksuālā funkcija ir. Un tas ir tātad saistīts gan ar metabolismu, jeb vielmaiņu, gan ar nervu stāvokli, gan ar asinsvadu stāvokli. Protams, arī tas ir saistīts ar psiholoģisko stāvokli. Seksuāla disfunkcija ir bieži vien ļoti cieši saistīta ar sirds un asinsvadu slimībām. Tāpēc nereti saka, ka erekcijas traucējumi vai, kā tautā saka, ja ir stāv švakāk, tas ir pirmais signāls, kad ir jādodas ne tikai pie urologa, bet ir jādodas arī pie kardiologa. Asinsvadi jau mums visur ir viena. Tā atšķirība ir tā, ka lejā asinsvadi ir krietni šaurāki nekā sirdī, bet tie procesi, kas notiek, ir pilnīgi vieni un tie paši. Līdz ar to bieži vien šis lejā problēmas sākās pirms problēmas ir sākušās sirdī, bet tas nenozīmē, ka viņi jau tur nenotiek. Tāpēc par šo lietu ir jārunā arī ar citiem speciālistiem, ne tikai ar urologu vai savu ģimenes ārstu, bet par to ir jāsaka obligāti arī, ja jūs apmeklējat kardiologu vai jūs apmeklējat endokrinologu, piemēram, diabēta gadījumā, vai jūs apmeklējat neirologu kaut kādu citu iemeslu dēļ. Šīs lietas bieži vien ir ļoti saistītas, lai būtu sliktāka erekcija un riski, lai izveidotos, piemēram, infarkts, ir pilnīgi identiski vien un tie paši. Viss sākās ar sarunu, jo tas ir pats svarīgākais. Dažkārt mēs sarunas laikā nonākam pie secinājuma, ka problēma nav īsta, bet problēma ir tāpēc, ka ir kaut kādas nepatiesas ekspektācijas bijušas, un patiesībā problēma nav. Bet citreiz mēs sarunas laikā spējam identificēt šos faktorus. Vai tas ir vairāk ticams, ka tas būs psiholoģiski iemesli, vai tas vairāk ticams, ka tur tiešām ir kaut kāds asinsvadu problēmas, un tas ir ļoti svarīgi identificēt jau sākumā. Un tad tālāk atkarībā no tā, ko mēs redzam, pamata pārbaudas, kā asins analīzes, lai uzlabotu seksuālo vai erektīlo funkciju, viennozīmīgi pirmais un svarīgākais jautājums nebūs zāles. Un varbūt dažam tā ir mazliet slikta ziņa, jo pašam būs arī kaut kas jādara, bet kopumā tā ir ārkārtīgi laba ziņa, jo tieši ar dzīvesveidu izmaiņām mēs varam sasniegt vislabākos, visefektīvākos un visilgstošāk noturīgos rezultātus erekcijas uzlabošanai. Pirmkārt, domājam, ko mēs ēdam. Otrkārt, domājam par adekvātu fizisko aktivitāti, slodzi. Treškārt, domājam par adekvātu atpūtas režīmu, jeb darba un atpūtas dzīves balansu. Un, protams, arī svarīgi ir par šo psiholoģisko stāvokli padomāt. Un tad, saliekot šos aspektus visus kopā, tie rezultāti ir ļoti labi. Mēs redzam, ka vairāk kā 70% vīriešu erekcija uzlabojās tikai mainot savu dzīvesveidu bez medikamentiem. Ir pieejami dažādi medikamenti erekcijas problēmu ārstēšanai, un tie biežāk izmantojamie ir perorāli, apēdami medikamenti, kur ietilpst 4 dažādi preparāti, ar kuriem izvēlēties labāko, pacientam piemērotāko, un viņi ir pieejami pamatā tablešu formā, bet ir pieejams pat tirgu ienākuši arī mutē šķīstošas plāksnītes, kuras vajag uzlikt uz mēles, izšķīdināt, un tas notiek ātri nemanāmi. Sarežģītākās situācijās, tad, kad tabletes nelīdzi ir injicējamas zāles, kas ir lietošanā mazāk ērtas, bet viņu efekts ir ārkārtīgi citāks. Ja mums neizdodas ar zālēm, tad tālāk mēs varam domāt par ierīcēm, vai šīs ir vakumierīces, kas var palīdzēt dažādos veidos. Principā neatrisināmas situācijas te vai nav, jo mums vienmēr vēl paliek tas galējais solis ķirurģiska ārstēšana, kad mēs varam ielikt arī dzimumlocekļu protēzi, lai nodrošinātu erekciju tad, ja pilnīgi nekas cits vispār nelīdz. Erektīvā disfunkcija nav tik reta lieta, un tas nav absolūti nekas unikāls, un līdz ar to par to varbūt nebūtu tik ārkārtīgi daudz jākautrējās ārstu vidū, pie kura jūs atnāksiet. Tas ir simptoms, nevis kaut kas, par ko pabrīnīties. Un līdz ar to par to runāt nav jākautrējās. Tas nav apkaunojams, un šādā veidā uz to nav jāskatās.